Sveiciens visiem! Šodien mēs atrodamies Zaķu salā, kur apšot discgolfs ir ieradies, lai nofilmētu jaunu laukumu. Jā, jūs pareizi dzirdat, jaunais laukums Rīgā, pašā centrā. Un šodien mēs paskatīsimies, kā ir spēlēt šajā laukumā, ko viņš piedāvā, un labu skatīšanos. Arnis? Tā šobrīd izskatās Zaķu salas laukums. Šeit būs discgolf parka laukums. Jā, tas nozīmē, ka būs labi tīpādi, labi tīsaini. Šobrīd viņi nav, tāpēc kā īstenībā nedrīkst spēlēt, bet daudzi jau ir pamēģinājuši, ieradušies pat šodien, kad mēs atbraucam, mēs redzējām, ka tauta nāk vienkārši šitā šurpu turpu, visiem izskatās, ka patīk laukums, foršs. Kamēr bezmaksas. Kamēr bezmaksas, jā, varbūt pēc tam mainīs savu uztveri par to, bet tas nekas. Tāpēc mēs šodien arī esam, tāpēc, ka ir bezmaksas, un šodien ir vējš īstenībā. Varbūt nedaudz būs grūtāk spēlēt, bet cerēsim nospēlēt vismaz -10, kā mums teica garām ejošas cilvēki, ka mums vajadzētu katram dabūt vai -10. Nospēlēsim, paskatīsimies, kā ir. Un scoring rounds, jā, uzspēlēsim uz rezultātu ar Arni. Paskatīties, kā ir laukums. Vējā. Vējā. Un vai braukt vai nebraukt, bet šobrīd, jā, līdz 19. uzreiz var pateikt nebraucam. Bet pēc 19. droši vien vēl pateiksim pašās beigās, vai braukt vai nebraukt, jā, tā kā skatāties. Tā, pirmais gros, var redzēt, jā, 85 metri. Pēc staba nomērījām. Tā apmēram saka, ka ir 85 metri. Aiz koka sanāk, ka var vienkārši iegremdēt disku kokos tur un būs grīns. Tas ir viss, ko vajag. Šobrīd vējš no labās puses pūš. Vajag paņemt plaši, lai viņš viņu aiznes un cerams, ka būs grīnā aiziet. Un iespējams, ka kreisā puse ir obē. Jā, forītis te pārflipos. Kur cilvēki iet, ja ir forīti met, es domāju, ka tas ceļš būs OB tiešām, jo tur cilvēki visu laiku staigā. Labi. Cerams, ka griezīsies. Oi, nē, tas pat tālu ir. Nekās mēģinās. Backside-iņā. Jā. FD, bet pūš šodien ritīgi. Jā. Es arī tādu pašu mēģināšu kā Pāvels labajā pusē, tikai haizerītī. Forītis mums nav 85 metri pret vēl. Nē, nekad. Jā. Baigi vāji bija, likās. Nē, izskatās, labs, tas man liekas, ka 4-5 metri maksimums. Varbūt, Ļoti bija labs. Likās vājš, bet varbūt aizlidoja. Nē, izskaties tieši, viņš iegāja cieši starp tiem kokiem, kur vajag. Tas ir viss. Bija labi. Rekord, es aizmetu aiz. Te Tas arī jau ir grīns. atverts. Tas ir Tikpat grīns. tālu, cik Arnim. Jā, pirmais puts no mašīnas. Vērts pieminēt īstenībā, ka es pats palīdzēju šo laukumu veidot. Vairākie grozi ir tādi paši, kā viņi bija, kad mēs pusgadu atpakaļ kaut kur ar Jāni un Franci Zosāru un Agni iztaigājam šeit visu. Iesitam mietiņu uz zemē, kur ir tīpas, kur ir gros, un kopš tā laika laikam pāris gros tikai mainījās. Tā kā skatīsimies, ko mēs te izveidojam. Pirmais ir. Let's go. Bija augsts, es jau domāju, ka viņš pa bendu trāpīs, bet viņš pašās beigās nokrita. Birdie. Pirmais ir. Labi, varbūt nebūs birdie. Te vēl nav skaidrs. Vēl nav. Tā nekā 4 metri. Jā, man tur bija tālāk krietni. 4 metri, tas būs varētu arī bēdīgi beigties man. Ir uzlikts pressure, bet Arnis. Skatībā. Birdie. Bet uzreiz, kad labs sākums, tā uzreiz tad, jā, būs over. Jover. Jā, mēs jover. Kaut īsains, vairāk nerādīsi. Bet te kaut kādu, laikam, 6-5 metri bija, īsais gros. Un tepat jau ir. Jā, te ir palielam vienīga līnija, kas izskatās šobrīd. Ir caur labo pusi haizeri spaikā, es ar dropu metīšu. Var, protams, tur ar forīti fleksā, bet vieglāk, protams, ir iet pāri visam un
Un viss. Atnāks? Krūmā, bet, nu, skats būs. Skats būs, viņš tur pašā krūmā vidū. Tas zonas taisnā līnijas? Es negribēju tā. No outside viņš būs jāna. Nu, tur 9,99. No, man liekas, ka vairāk. Jā, es tā. Pamērīsim. Es nobijos, ka te iemetīs. Tajā. Tāpēc es vienkārši taisnē aizmetu. Vajadzēja flatāk, tad būtu labāk. Bet nu labi. Nekas. Nekas. Jā, šajā laukumā nedrīkst ņemt baugies. Tas ir galvenais, man liekas. Kas ir te? Green hits. O, jo. Tikai Bet tas ir tavs tāds nose-up spin pat. Tur pretvērš tieši. Oi, gandrīz žēl, ka baigi zem. Šoreiz bez otriem putiem, tāpēc, ka spēlējam scoring. Nu, tas arī ir green hits. Tas, jā. Nu, tas, ja viņš būtu bišķiņa augstāk, viņš būtu vienkārši trāpies šeit un nokrita. Un viņš ņem gandrīz būtu tad Grozā. Bulzais jau būtu super forši saņemt, bet tādā pretvēja. Atkal tā ir pašā vietā, 9, ne? Jā, tad trešais gros. Labi, vairs nejukosim, kad nav tīsaini. Šeit ir interesants tāds tipat placements, ka tev vajag tādu zemo, ja tu gribi taisno līniju, vai vienkārši haizerā all the way 100 metri gros. Varbūt nedaudz izlīdzinās pēc tam šeit tīpadu un viss tā tālāk, bet man liekas diezgan interesants. Es paņemšu ar Renningu, es ceru, ka tur nav baigi pretvēja daudz. Nu, šodien. Nevar ticēt. Šodien ļoti vējains. Nāc atpakaļ. Oi, un vēl skipiņš. Jā. Tas ir Aizgroz. 4. Aizgroz. 4, 3. Nu jā, uz leju viegli. Oi. Ātri, jā. Jā, nu vajag censties, caur labo pusi pilnībā vilkt. Jā. Nevar tā kā taisni mest. Dēdā būtu vismaz noflipojis bišķi. Nu jā, bet tas, ja tu gribi reāli taisnu un lai viņš noflipo, bet tev vajag no labās puses haizerflipot vairāk. Nu jā, es nevaru STD haizerflipot. Pagaidā. Jā. Jā, šobrīd te ir tāds aizaudzis, tāpēc arī tā salē nespēlē, nezaudē diskus. Bet Arnim tā diezgan atklāti vēl palika. Tāds standartā piemetiens, standartā situācija, nevajadzētu kļūdīties pareizā. Jā. Vēja nav. Nē, vispār. Un iekšā grozā? Nu, tuvāk vēl nevarēja. Varēja iekšā iemest. Man liekas, ka es slikti nofilmēju, bet jūs redzēt, ka viņš pie groza nokrita tas disks. Paši stabiņi. Nu, ja pa fairwayu spēlē, tad nav problēma šajā laukumā, zin kā? Jā. Jo fairways ir izpļauts. Kurš pazaudē disku, tā palielam ar viņu Pats vainīgs. Jā, pats vainīgs. Turkī. Gabu. Gabu. Ejot jau uz tīpadu, kur ir dubultais Mando natural. Es zinu, Arni, ko tu domā. Kur te ir līnija? Kur te ir gross, ir labāks jautājums. No gross ir tas, kur mēs redzējām atpakaļ, kur tas bija... Kur tīpats trešajam, tur palielam ceturtajam ir gross. Un atkal 100, jā. Te ir vairāk kā 100, kur ceturtais par 4. Jā, kad tu izmes pirmo placementiņu, cik tālu vien vari, un tad... Un kreisā puse ir hazards. OB vai hazards? Rakstīts hazards, bet es pieļauju, ka ir OB. Nu, kā spēlēs kā OB. Es mētīšu CD1, tādā anhaizeri, lai viņš iet un mēģinu tikt pēc iespējas tālāk vienkārši. Nezinu, vai atradīšu disku. Ideāli. Labi, nedaudz paķēra tos zarus, bet tā līnija bija perfekta kā vēlējies. Vajag, lai viņš bišķi no rokas pa labi iet vairāk un tad atpakaļ. Tad būs ideāli. CD1 tad? Droši vien.
Pavējš vienīgi. Vējš te baigi, man liekas, nespēlējas tur tālāk. Ai, nopietni. Kas tu vēl beizmet? Nu jā, vienkārši tā kā super tā kā Origin or something, kā Antheiser ir pilnībā. Šitā līnijā, un lai viņš tur gremdējas tā koka tālāk bišķi dekādi 20 metri. Ja forīti? Nu, tu vari arī forīti, bet forīti tu neizmetīsi līdz grozam, tā kā. Kaut vai. Tas pat ir Nu, tas bija short. Man liekas, ka viņš noripos un būs circle edge, bet vismaz nav B. Es nedaudz paklipoju šitos, nokrita tepat. Nav slikti, jo ir forīts, vienkārši mēģināšu ar dropiņu piemest. 6-5 arī tie paši metri. Jo backhandā būs grūti te izvilkt un tur koki ir. Oi, par īsu. Nē, normāli. Nē, nu grīnā, bet gribas jau piemest, zin kā, lai ir tuvāk, lai nav jāpato vējā. Nu, ar Originu ir vislabākais ir tas tālais puts. Vajadzēja varbūt paņemt kādu citu, bet Nē, viss kārtībā. Vismaz atradām. Bro, es tev saku. Tu vairs nekad nepatosi ar parastiem diskiem. Tas bija downhills vai kas tas bija? Jā, nu viņš kaut kā vēl pacēla. What the fuck? Actually, let it rain, jā? Kobe. Rip. Nē, tas ir crazy. Nu, tagad tu dabūji birdie, jā? Ko? Nu, jā. 1 tur, 2 un 3. Jā, jo tev bija domāts, ka pāris jau piemetiens, un visu mani big patoja, paldies. Okay. What the heck, Arni? This guy. Jā, labs disks This izrādās. goes to the highlights. Man nepatika, ka viņam Es tā tev māliņa tāda un... Tev jātic man. Bet, Es ar Originu esmu, zinu, ka cik esmu iemetīs outside. Šitā. Precīzi vienu. Es joprojām esmu, es nesaprotu. Flabbergasted. Jā. Nu tagad, jā. Jā, nu Bogijs, paldies tev. Visu manu labu raundu tagad. Nē, viss kārtībā tas. Man tagad ir tālāk, man liekas, nekā bija. Reāli Bogi. Labi, whatever. Koncentrējos. Let's go. Pārsēviņš. Jā, pārsēvi. Cool. No tās pozīcijas vienkārši. Labs. Arnis dabūja birdē, viņš pirmais te. 5. gross. Cik metri? 5. Nezinu, cik metri. Neizskatās daudz. Jā, mazliet Kāds tāds 70 varbūt labi, jā. Jā. Gross pieņem tas tur aiz bērsiem. Un te jau tikai forīts izskatās. Forīts vai nu vai backhands taisns, kas ir tā kā grīnā. Jā. Tagad palika tikai es. Ai. O jā, nu vot. Nu tur būs gēpiņš ar labu, man liekas. Jā. Tas ir tas forīts. Skips. Tas ir kāds 6 metri. Tas bija labs. Negaidīti labs forīts. Jā. Pats izbrīnījies. Man bija negaidīti slikts. Nē, gaidīti slikts. Cerams, ka mums kādreiz mangaļi, ja jūs redzat, mēs vienmēr dzeram. Ar šiltīti uz kameras pusi. It īpaši, ja jums ir normāli šitie puļķieši, nevis korķis. Tikai tos. Pilns ar enerģiju. Es domāju, ka jātrāpa tajā window of despair, kas ir priekšā. Šitajā? Jā. Labi. Vai arī, zini, ir tāds rekordors, tās Spike Heizers. Augstā. Vai arī, zini kā, prātīgi sacensībās būtu, protams, forīti kaut vai. Katrols. Jo tev tur būs circle edge vai tu. Katrols. Katrols, ja viņš taisni iztaisnos, es tev tālu aizies. Skaties. Labi. Es kā nezinu, vai ar P3X vēl vajadzētu darīt, bet tieši tā. Jep. See ya. Nevajadzēja P3X to darīt. See ya, nerd. Nedēļas forīts šeit apkārt. Un tu esi grīnā. Legit, un putu iemest. Vienmēr jābanko vairāk uz savu putu nekā uz labu piemetienu drive starp. Kaut kādu scramble shot.
Man nepatīk scoring rounds. Jā, tas gan. Arnis nav uz rezultātu spēlētājs. Viņam labāk sanāk, kad ir... Es pat nevaru atvēzēties. Nu, slikti. Nu, piemet, nu, paņem to savu baugi un ejam tālāk. Never. Never. Viņš nepadodās. Tāpēc viņš dabūs double baugi. Nu labi, jau gandrīz. Pieradīja man, ka nedrīkst nekad padoties. Malicis. Aiziet. 6. Bija doma tāda, kā agrāk, nu, vismaz, kad es sākumā skatījos, ka te būs taisnums tunelis, pilnīgi 100 metri līdz galam, bet viņš ir samainīts. Tagad ir vairāk tāds taisnums ar haizerī, 79 metri. Vieglāks sataisīt. Nāc atpakaļ. Oh. Viņš man... Vēl skips? Jā, nu, circle varbūt ir 9, bet, nu, taisni aizgāja. Es nedomāju, ka man FD3 jau tik taisni iet. Vai arī tur riktīgs vējš, ko mēs neredzam. Ok. Big flex. Nu, tas nopirkots. Labs. Tas man patika. Tev ļoti patika. Man arī ļoti patika, bet cik reizes no 10 atkārtos? Lucky. Nu, bet ja var vīrs, no, jā. Ja netrāpa šitajos. Ja Arnis var vīrs, ja viens vīrs var, tad visi vīri varēs. Jā. Nu, no šitiem jāizvairās bija. Jā. Bišķiņ pieskārās, noflipoja pa labi. Idejiski jau šitais vislielākais gaps, kur jātrāpa un viss, un tad pa kreisi. Bet var arī izrādās pārmest. Jā, izrādās. Nē, labi, man nav tik slikti, cik likās. Varbūt tā kā stāja nebūs ērta, jā, šitā. Bet vienmēr var aizlocīt aiz sevis. Yes! Likās, kā norāvās no pirkstiem nedaudz, un likās, ka pa keidžu trāpīšu, bet bija labi. Nu jā, ar fleksiņu. Jā. Fleksoja man virsū. Forši. Labi izspēlēts grozs. Man likās, ka šitais būs grūtāks nekā, nu, salīdzinot pret pārējiem groziem. Nekā iepriekšējais. Šitais nav nemaz tik viegls, es teiktu, jā. Jo ir tā kā aizsegts. Bet, labi, aiziet. High five. It kā jau pie ūdens, nu, tā kā uz salas, bet reāli ūdens nekur nespēlējās, ja tā padoma. Tas ir baigi forši. Tā, nu te, cik es sapratu, 7. grozs ir arī 70, tur ar cik metri. Ja notrīmerēs visus zārus, būs, protams, forši. Būs taisns, bet šobrīd ir tāds tieši uz precizitāti, vai arī dažiem tā kā rekur forehand gaps es redzu. Jā. Caur kreiso pusi. Jā. Ko var izmest. Ja neesi droši, ka vari izmest cauri. Man vienmēr tā kā gribās disk downloads, kaut kādu midrange. Bet tagad es domāju, ja tur ir backstops aizmugurē, tad droši vien, ka ir labāk izsist cauri low ceilingam ar kaut kādu ātrāku driveri, kā CD1, piemēram. Jāskatās arī ir, reku tur tie koki ir. Jā, tālāk. Tas nekāds man galvenais, nu, taisni izsist un lai paliek kaut kur. Jo midrange un jau vieglāk var tā kā nosist lejā tie zari. Nu jā, un midrange jau būtu nositis kārtīgi un viņš krietnim īsāk palikt. Bet tā vismaz man ir iespēja kaut kāda outside. Netrāpīju līnijā, bišķiņ par augstu. Kas? Nu, ok, veiksmi numur 2. Nu, pārāk lucky. Viņš nokrita? Nē, man liekas, ka viņš aiz kokiem palika, kur mēs neredzam. Ok. Bet nu tu atkal izvēlējies līniju vienkārši. Nu, bet course maintenance taču vajag. Jā. Tas būtu tieši ideāli tos nogriezt tur. Tā kā. Jā. Tu parādīji, pēc sacensībām es parādīju, kas jādara ir. Tu sacensībām ņemsi zaģīti? Jā, tā kā tā Instagram video, vai no kurienes bija tas par zāģi. Nē, nu šito te vienu zaru vai divus šitos, ja nogriezt, nē, man liekas, ka šitais ir, nu tā kā jāvajag tos īsos šeit. Bet tad būs pārāk viegls arī. Jo te jau izskatās, jau ir lūzuši paši. Man liekas, ka ir normāli šobrīd.
Ziemā tā vispār nebūs lapa. Jā. Pacelsies zāriem, būs spēlējums izi. Bet ziemā te arī varētu būt forši. Nu, mēs tā kā bijām pavasarī, kad te nebija lapa. Tāpēc ir tie grozi, zin kā, salikti tā, ka te nekā nebūtu. It kā. So good. Nav pagā. Otru nevar. Tikko tā netrauc. Strādal pats. Nu jā, pa zemi bišķi. Tā jau viss bija labi, tikai riktīgi zemes. Tās nekas. Par 4. Cik atceros, laikam pēc kartes vēl var paskatīties. Ir tās, ka viņš ir sākumā šeit, tu tā kā kaut kur iekšā, un tad viņš, cik sapratu, tev nav jāiet tā uz ceļa. Te tieši ir tāds haizerītis iekšā, un tad grozs stāv vēl tur gepā. Tā kā... Bet te uzreiz izskatās ir krūmi. Jā, te no šitās maliņas tev jāmet tam kokam virsū haizeri, lai viņš iet ar stabilu disku. Jā? Jā. Ok. Un tad skatās, kur... Gandrīz gan spaikā gandrīz. Nu jā. Bet es tik augstu kā tu nedabūšu. Dabūs. Tev tik augstu neceļās vairs? Nē. Sūdīgi. Nu jā, tas nebija tas. Into the rough. Bet es uznācu uz tīpadu un šitas ir priekšā. Jā. Tu tur tā kā vienkārši fucking kosmosā aizmet un aizgāji super pa kreisi. Es vienkārši atnāku un te nav kur. Like, what? Nu te jau bišķiņ citādāk izskatās. Nu jā. Ja tu trāpini, tad gros ir... Tur, jā? Jā, kur tur ir tā... Nu tā kā, te ir tāds placement shots, ka es nezinu. Jau vispār te varēja putarīt, vienkārši uzmet haizerīti. Tad, kad tu zini, kur jāmet, man liekas, tā arī ir jādara. Tas nekas. Origins rokā un būs iekšā. Ot, drop būtu pagriezies, ot nepareiz diski izvēle. Diski izvēle. Ievīla. Jep. Nu, nopietni. Atkal strādalā. Ja tieši koks priekš. Saks, tu biji jū. Augstāk galvenais. Bet ir 10. Jā. Let's go. Aiziet. Tas bija par 4. Jā. Es birdīs. What? Pārsējs. Kas pa putu. Tas čalis. Idejiski pēc numura 9. grozs 66 metri uphill. Tās arī viss taisnes metiens. Nav ko te daudz domāt. Ai. Nu jā. Un tu? FD. Kalnā ietriekt. Un lai rolleris ārā. Eis. Pirmais eis apšutā? Ai, negribēju sēsties, bet līnija bija insane vienkārši. Nu tieši gāja. Ja es tā kā reāli nodropot, oh my god, būtu pa ķēdēm vismaz, tad jau redzētu, vai palikt. Reāli bija virs groza. Bija virs groza. Vienkārši. Jā, viņš pacēla pašās beigās. Tas būtu nice. Vai te īstenībā jāpataupa eisrani nākamajam grozam? Nu nekas, man ta Bolgijas droši vien noripos lejā. Tur vēl B viņam. Jā, droši vien. Es aizmirstu pieminēt, ka tur ir vēl B grozs. Un SFD, DD uzreiz. Nē, nav es jau. Nu, cerams. Palika. Labs skats uz grozu. Jū, pret kalnu. Un televīzijas torni tāds tik. Nu, tā kā eisus filmēt un pēc šitāda ideāli. Vienkārši tā kā
Tāda episka sajūta. Pie tāda Latvijas simbola. Ja viņi vēl tā kā uzliktu kameru, tāda, kur ir 100 zooms, kur visu laiku filmē šeit. Eisus. Eisus, tas būtu vienkārši. Oi, cik tālu tev aizgāja tur? Droši vien. Labs piemetiens. Jā. Tikai eisus, nu kas cits. 72 metri. Ceļš, kaut kāds tās savu B laikam ir. Bet viss, ko vajag, ir iemest grozā. Jā. Te var gan vienu neku dabūt, gan daudz, jo tur būs kalns, un tur varēs defpatot visu laiku. Ripot lejā. Jū. Ir. Ui, mega skips. Tā ir. Pa ceļu. Ja netrāpja eisu, tad vismaz ir par pariņu jāsadzīvo. Bet idejas, ka vajag tādu lielāku spaiku, lai mazāks skips ir. Bang. Vai tas bija par īstu? Šorciks, bet ir ok. Putot varēs. Let's go. Never in danger. Tagad man saule ir. Nu, es mēģinu nosakt, bet... Vējš. Es no pagaidīšu. Šeit, no šitās... 25 sekundes. Var nesteigt. Oj, Arni. Ai. Vējš pūš, ko es varu darīt? Nu... Neliek tādu nose down. Es tagad vēl zemāk. Tev nav jāliek nose downs, jo tu lietas, tu viņu tā kā izpletni padari, jo no tas puses vējš iet. No kuras? Nu tur. Šā viņš sāniski iet. Un tu viņu padari pa izpletni, un viņš, protams, ka viņš ceļās. Tev vajag flat, kad tu to dari parasti. Pat elektrības kastes ir domātas disku golfam, jā? Redzi. Un šitā grozā vajag. Jauda. Jā, baigi nevar redzēt, kur tie cilvēki. Nu nav tas drošākais grozs. Nav drošākais. Tā. 11. grozs. Vienkārši haizeris. 90 tur ar lieku metrus un viss. Tas varbūt bišķi pa šauru, bet distances ziņā varētu būt vēl, ok, kaut kāda grīnā. Vai circle zēži jāizlido, ja vējš aizpūtīs. Jāņem bišķiņ plašāk, man liekas. Oho. Kāpēc visu laiku uz augšu lido? Nav zaps, tāpēc, ka... Skaidrs. Tā jau līnija trāpīja labi, bet tā nav zapiņa netālc. Jā. Grēko. Jā, sanāk virs šitā uzmet, taisni, virs šitā krūmā, tīpadā, lai viņš iet tā kā taisni, un tad griežas pa kreisi. Kārtējais strādulpots šodien. Visu dienu stradlā. Visu dienu. Tā kā... Straglā. Nē, šodien visu dienu zirgā. Bet neesmu. Ai, nē. Gribēju plakani un uzmetu haizeri tādu. Nu, galīgi neērti bija vispār ārniem. Vajag mūsu rehabilitēt. 12. grozs. Vienkārši priekšā, cik tur bija, laikam 100 metri ar lieku. 104. Vienkārši pilnā jauda. Jāmet. Tā kā bez OB, bez nekā kā Salaspilī ir tas pirmais grozs. Bet vējš, es nezinu, vai es enigmu gribu mest. Tur tāds kaut kāds dīvains vējš. Uzmetīšu DD3, vienkārši haizeri. Nu, tā kā flat haizeri. Ai, nedavilku. Neaizvilku. Mēģināju vienkārši izmest ar pagriezienu, cik stiprāk. Un
Sapratu, ka tā, vajag tad ieskrieties riktīgi. Arnis flekso. Atpakaļ. Aiz kūka. Viss tāds dabojā. Bišķi pa labi. Līniju gan nepārāk. Jā. Tāpat kā es. Jā, tā sanāk ir tāds posms, kur tu vienkārši tā kā tālu met. 3 grozi pēc kārtas. Nākamais arī tāds izskatās. Jā. Tā. Mēs ar Ārni pa labi, pa kreisi, bet ne pie grozi. Grozs pa vidu paliek. Jā. Grib? Nopietni. Pagā, stabilāku. Pro. Tagad nospieda galvenais, ka nevis iegriet. Sēdž. Bet nekāds bija labs puts. Tā pagaida. Tā, lai skāts smukāk. Tas būs thumbnails. Jā. Nē, arī nav prošari. Labi, klinapojam un ejam tālāk aiziet. Nākošais grozs. 13. 13. 107 metri. Arī. Teorētiski tāds pats, tikai vienīgais labā pusē ir tāds uzkalniņš un koki. Ja te tikai bija tie krūmi pie groza iepriekšējā, pa lielam, te nezinu. Ja ir tāds forīts 107 metri, tad forīts. Tāds posmiņš ar 3 groziem uzreiz, kur vienkārši ir jāmet stipri. Jā, ar jaudu. Tikko izgāja no meža, tā kā kur patrenējies kontroldu metienus mest, un pēkšņi tev jāpampo tur 90-100 metrīgie metieni. Baigi forši. Oi. Es ceru, ka es netrāpīju viņu. Distance varbūt bija. Es ceru, ka netrāpīju viņu. Ārnis, goes straight at it. Flex, turies. Es teiktu, ka var būt. Tas ir maksimums, ko es varu. 90. Nē. Ar DD 9. Jau tas bija 107. Pagāj, ja tur 5 metri. Es esmu outsaidā. Bet ja būs 5 metri līdz grozim, tad tas ir sotaku aizmeti. Varbūt. Nē, vienkārši tu zemu uzmeti. Jā. Ja viņš būtu augstāk, būtu vispār končs. Varbūt to teiks iekrist. Noteikti. Kurš zina? 107 metru grozā tas ir iespaidīgi. Tas gan, jā. Tā kā precizitātes ziņā. Flētie ir tīpaši, nevis tā kā uz kalnu lēku, kur tas ir... Jau aizmest tālu ir jau challenge, bet vēl tā kā... Trāpīt, jā. Tur jau veiksme. Protams. Ja pat Simona Vizika, tās robots, nevar gandrīz vai 2 reizes pēc kārtas izmest ar vienādiem uzstādījumiem, tad cilvēks atkārto 2 reizes, tas ir... Loterijas biļeti jāpērk, uzreiz jābrauc. Jā. Ņem Originu. Nopietni. The things I do for Arnis. Pretvējš. Pretvēja. Jā, sāk pūst vienkārši. Man reāli pūš mugurā, man viss salst. Es skatos pēc tām lapām. Tu met? Nē, man ir laiks. Come on. Labi, rever. Jā, adjustment. Diemžēl. Tā būtu tik episki, ja mēs iemestu abi. Ar Originu. Viņa teoretiski es tik un tā iemetīšu. Tik un tā es pabeigšu ar Originu. Jāka, proof. Zaļš. Easy par. Ir. Kaut ko tur teica. Kaut kā tā. Kaut ko tur teica, ka... Varbūt ir tomēr kaut kas. 100 metri vēl ir manī. Jā. Technology appreciation moment. Izskatās pēc... Black Hawk. Kālies kaut kā. Kur ir gross? Tas redzi, pie staba viņš ir tajā luktura. Pie luktura? Tu neredzēsi tur. Viņš pīši riktīgi pie viņa pilnīgi, Ok. Labi bišķi no viņa. Tā kā forīts vai tur? Kurš gross, cik metri? 14. gross, 80 ar cik tur?
82, piemēram. Jā. Tur. Chinese tas dab. Nu... Šort. Sakalzēš. Es domāju, šort. Sakaliņš. Baigi grūti, ka pirmo reizi vienkārši tā kaut kur uz aklo met. Nē, tev, kur sāka nolikt, tur noliec. Nu jā, tas tik viegli. Tāds ir tas skills, nevis, ka tu iemācies grozus spēlēt distances, bet tev ir jāsaprot, kur tu gribi nolikt. Piekrīt. Un tur arī jānoliek. Tas ir viss. Nu, noliec. Jā. Redzi, nozaps, un viņš neieliku. Turpat, kur es? Jā, es neieliku nosedowns, tāpēc viņš nepagriezās. Bet tas nekā. Vienīgais tur bija kaut kāds uzzīmēts par hazardu, varbūt tiem ceļiem. Nu, cerēsim, ka ne. Jo tas būtu baigi tāds šaurs. Jā. Nē, es domāju, ka tas ceļš varbūt, kas iet ir HB. Jo tad te būtu baigi no tāds. Jo man liekas, tur bija kaut kāds nosacījums, ka ķipa nedrīkst tā kā pāri ceļam mest. Nu, okei. Nu, tas it kā ir hazards. Bet nu tad tur ir baigi šaurs. Tev vispār, Džover. Labi, es uzmetīšu pirmie. Labi. Tā jau nav iespējams. Vienalga ir jāiemet groza, kāda starpība ir par 3 vai par 2. Kāpēc man atkal fucking strādājām? Es nesaprotu. Cik var? Nu, Ārnim tā nav problēma. Izskatās. Zolīni. Viņš sāk kombekot. Tā ir viņa specialitāte izskatās. Tā 15. Blind. 80. Tur kaut kur ir bands pa labi starpā. Gros ir kaut kur tur. Tev idejiski forītis tā kā apkārt jāmet. Jā, Arni? Jā. Paldies par Paldies, ka izskaidroji, jā. Jā. Plašāk vajadzēja? Nu, taisnāk, lai viņš iet, nevis tā kā gāžās. Nē. Kaut kā man ir nozapas sanāk šodien ar viņu. Nesanāk. Likam jau dēļ forīša šitais plaukst nedaudz sabojājusies. Mangaļi, spēks, ribās. Nu, kāds viņiem saukt. Tā-dā-dā-dā. Tā jau vajadzētu būt laba. Nu, man būs, bet man iztaisnojas tais. Tāpēc labāk un drošāk ar forīti mest. Jā. Tā, lai viņš griežas uz to pusi visu laiku. Oh my god. Atkal bišķi pa zemu. Nekas. Gandrīz korekcija? Nē. Baigi traucē. Jū. Tas nekas. Ejam uz nākamo. Foršs gross, ir ok gross, viegls, bet ne katru reizi var dabūt. Ja nav forīšs, tad baigi grūti dabūt katru reizi. Jep. 66 metri, 16. gross. Izskatās, nu tā kā veiksmes spēle. Jā. Nu vajag vienkārši cauri tikt zem zāriem, lai tev bišķi paskipo un tad ar putu jāmet. Jā, bišķiņ uzkalniņā. Tas arī viss, kas te jādara. Labi, mēģinam. Slaid kā aizerīts. Ar dropiņu vienkārši stipri zemāk, lai viņš paskipo. Un ja jūs joprojām nevarat izdomāt, lūdzu jums pierādījums. Jā, kā 10 metros. Jā, pret zemi jāsastās. Oi, zemo, bet... O, bet Arnim izgāja, kā vajag. Arnim izgāja. Bišķi zem. Zini, kur ir starpība? Nu. Acīm redzami, ka nebija stradl pats. Jā.
Uzreiz, bet reiz. Tavs kriptonīts. Ak, Oj, tas nebija galīgi labi. Arnis kaut ko sajauc. Jā, 17, 99. Rakstīts tā kā atverts pļavā, bet es neredzu. Tas bija laikam pie tiem kokiem tas grozs. Jā. Nu, vienkārši haizeris. Viņš ir kur tās lielais koks? Krūmkoks. Krūmkoks, jā. Jā, pa zemu, jau nepacelsies. Zemais izlidoja. Vajag tā, bet tikai augstāk un būs labi. Ak, Dievs! Oj, Arnis iet krūmos. Viņš par īsu, bet tā kā līnija cauri grozam gāja, ne? Jā. Kā viņš šeit tika? Man liekas, ka viņš tieši tur, kur tev zuka nokrita. Crazy. Galīgi nav varianti tur bija. Es nezinu, kā viņš paskipoja, ka pilnīgais tā kaut ko likās vienkārši tev pats zeme nokrita. Tie ir, kur vecie grozi, ka tur vēl uzrakstīs. Te jau kāds eisu redzi iemetis. Jā. Šitie ir vecie UFO Golf meža parka laukuma grozi. Tagad tur ir citi grozi. Šitie normāli, reusing. 18. grozs. Te Arnis editošanas laikā pamanīju, ka mēs izspēlējām nepareizā secībā 18. un 19. grozu, jo nebija tīsaini un telefonā arī īsti nepaskatījāmies. Tāpēc grafikas uz ekrāna redzēsiet pareizās, bet grozus mēs izspēlējām otrādāk. Paldies Pāvilam par šo. 77 metri. Idejaski jau var forīti šeit gremdēt. Tur ir OB aiz kalniņš ir, kurā var mierīgi mest diskus virsū un tev paliks tuvumā. Tāpēc es domāju, uzmetīšu vienkārši Vanguardu. Virsū. No labās puses, jā, varbūt eis, varbūt nē. Kurš zina? Izskatās labi. Ir. Es grūti. Tas tiešām izskatījās ļoti labi. Come on, nu var one time vienkārši dabūt uz kameras. Come on. Tā, Arnis. Tu ar ko? FD. Arī, nu, līdzīgs Vanguardam. Viņš ir tāds. Arnis nedaudz pārflipoja, vai atnāks atpakaļ? Jautājums? Grīns, bet varbūt grīns. Grīns disks, green. Green. Go green. Go green. Nu, pagaidām, kā tā šis laukums izskatās? Šodien vējā ir tā, kā ir. Šodien diezgan grūti spēlējās. Veselība arī nav 100%, bet teorētiski tā jau ir forši grozi. Gari, dažās vietās vajag distancīti, dažās vietās īsti tiešām tāds, jā, man kā liekas, jau cilvēki teica. Ļoti labi var atnākt ar draugiem, jauniem, iepazīstināt ar disku golfu tieši laukums. Jā, nav tā kā super sarežģīts, bet nu arī 100 metrus tomēr varētu uztrenēties amatieri mest. Nopietni. Neiet. Puti šodien arī. Tikai ar originu. Tāpēc skors ir tik sūdīgs. Tikai ar originu. Jāmāk ieputot ir. Ja puci iet, tad ir rezultāts. Nē, nu tu parādi, kā šobrīd amatieri arī. Viņi jau negremdē visas puses iekšā. Zini kā, šitie ir visgrūtākie tie tuvi. Negribas pārāk stipri, jo pārāk daudz ir redzēts protūra, zini kā, tīpaši uz prodiģu groziem, kas šeit trāpi un tev... Labi, ka šitie prodiģi. Labi, ka viņi nav, bet nekad nevar zināt. Ko es vēlējos pateikt? Jā, paldies visiem uzreiz, kas skatās.
un atbalstā mūs. Mums tuvojas ļoti liels milestone, jā, 100,000 skatījumu YouTube. Mums tas cipars vienkārši... Sapņos nerādījās. Jā, kad mēs sākam taisīt kanālu, mēs domājam, cik mēs tur dabūsim, jā. Bet 100,000 skatījumu jau. Un tāpēc drīz būs arī izloze. Varēs vinēt disku ar foršu dizainu. Šeit es, piemēram, uzlikšu, kā viņš varētu izskatīties. Jā, visu, ko vajag, kā parasti, rakstiet komentāros, vai jums patīk šis laukums, vai jūs brauksiet spēlēt. Un visi, kas uzrakstīs, piedalīsies izlozi. Jā, tie, kas abonē, protams. Tā kā jā, aiziet, spēlējam pēdējo grozu. Arnis, veiksmīti. Tie paši 75 veši no labās puses. Es domāju, ka vēl vienu aizrunu varētu uztaisīt. Tāds pats īstenībā kā iepriekšējais. Jā, bet tikai šeit tagad vairāk veši pa labi. Jā. Vajadzētu uzmest vairāk pa labi, lai viņš tā kā aiznes atpakaļ. Oi. Sēdies. Tieši trāpīju kokā un viņš atstāja atpakaļ pie groza, uz groza pusi. Paveicās. Vā. Tas ir mega haizers. Tā ir to pašu koku? Nē. Gandrīz. Kad arī nāksies highlights būtu vēl vien. Jā. Man veiksmīgi trāpīšu tajā koka un atstā. Paldies veiksmīgi. Arnis, airbound spot. For the fans. Jesus! Gros nebija gatavs tavam izgājienam. Diemžēl. Nedaudz to zaru paņēma un nosita no trajektora. Tad jau būtu pāri. Nē, es domāju, viņš vienkārši pa kreisi. Viņš jau lidoja ritīgi gaisā. Es jau nobrīnījos. Ko tur marinēt. Tālūk. Izspēlējam visu laukumu. Gala rezultāts gribi dzirdēt? Nē. 2-3. Tev ir -2. Wow. Man ir -9. Nesanāca paveikt iecerētu -10, ko mums tur novēlēja. Jā, diemžēl neesam tik labi spēlētāji, lai -10. Atstājām uz nākamo reizi. Nākamo reizi noteikti, jo šodien bija vējš, grūti spēlēt. Nākamreiz noteikti 2 ciparu jādabūna. Kopējā bilde ir tāda, ka man ļoti patīk laukums. Tomēr mums Rīgā vajag kaut kur paspēlēt vējā. Jā, ir Salaspils laukums, bet tur arī daži grozi tikai, kuros to var izdarīt. Šeit it kā vairāk sanāk. Jā, bet arī nav tā, ka uzreiz grūti spēlēt vējā, nav spēlējums, ka labāk braukšu kaut kur citur. Nē, šeit var arī vējā paspēlēt, kā jau redzēt, -9 ir normāls rezultāts. Un grozi ir viegli. Tad, kad te iztremerēs un laukums nedaudz apdzīvosies, es domāju, ka būs vispār labi, tīpadi vēl būs ielikti. Varēs braukt, spēlēt. Tagad nebraucat? Tagad nebraucat līdz 19. datumam. Jā, nedrīkst iečikot. Atstājiet sev to pārsteigumu pašā atklāšanā, lai jums ir tiekās un piedalāties izlozē. Aiziet!